Man ir 58 gadi, un menopauze jau 10 gadus. Es jums parādīšu, kā paiet mana diena kopā ar manu menopauzi, ar kuras esmu sadraudzējusies. Mans rīts pilnīgi nav iedomājams bez īsas rīta vingrošanas. Tas man palīdz pamosties. Noteikti no rīta ir arī pastaiga ar maniem abiem sunīšiem. Parasti pirms brokastīm, tad es arī viņām pagatavoju brokastis. Bez labas aromātiskas kafijas mans dienas sākums nekādi nav iedomājams. Brokastis veselīgas maksimāli, kāda omletīte, grieķu jogurts kopā ar pārslām un dažādiem ugļiem, medu un sēklām un biezpiens, dažādi sieri. Tad es dodos uz darbu. Es dzīvoju ārpus Rīgas, katru dienu mēroju 50 km vienā virzienā. Tātad 50 turp un 50 atpakaļ. Un sāku strādāt un pieņem jūs mīļās pacientus. Manas darba dienas parasti ir diezgan garas. Pieņemšana ir no 6 līdz 8 stundām, dažreiz arī vairāk, arī visas 10 stundas. Tad ir mans vakara, ja pēcpusdienas ir vakara cēliens, kurā tad es mēģinu atvēlēt laiku saviem hobijiem, saviem mīļdzīvniekiem, saviem sunīšiem, aizbraucu pie sava zirga.